nu labrīt vēlreiz, kolēģi. Vēl viena minūte. Kolēģi visi ir praktiski pieslēgušies, izņemot to Andrejs mums ir uz slimības lapas jau kādu laiku. Divas mūsu kolēģis ir pieslēgušās attālināti, Daina Viesītē un otra ir skolā, un tāpēc būs arī pieslēgušies. Labrīt, Dainas. Tā kā gaidam 10:00, lai varam šodien finanšu komiteju. Viens jautājums tikai, bet viens no svarīgākajiem domes gada jautājumiem. Ja, tas ir domes budžets. Un līdz ar to, kolēģi, tātad pulkstens ir tieši 10. Tātad kārtējā finanšu komiteja šodien ar vienu jautājumu Jēkabpils novada pašvaldības budžets 2024. gadam. Tā kā jāapstiprina ir darba kārtība. Lūdzu, kolēģi, ja nav citu priekšlikumu par darba kārtību, uzsākam balsojumu par darba kārtības apstiprināšanu. 17 deputāti par, pret, atturas nepiedalās nav. Darba kārtība finanšu komitejā ir apstiprināta, un līdz ar to ejam pie galvenā šīs dienas un šī gada jautājuma. Saistošo noteikumu apstiprināšanu 2024. gada budžets sauksim Gitu pie kancelē, un lai izstāsta lielos vilcienos, izstāsta, kas tad mums ir paredzēts, kas tad ir mums ieplānots un kā tad izskatās budžets 2024. gadam. Lūdzu, Gita. Labrīt, tātad sagatavots 2024. gada Jēkabpils novada pašvaldības budžets. Kopējie ieņēmumi plānoti 77 506 678 eiro. Tajā skaitā iedzīvotāju ienākuma nodoklis 28 677 754 eiro. Nekustamā īpašuma nodoklis 1 964 162, azartspēļu nodoklis 25 000, dabas resursu nodoklis 680 000, ieņēmumi no īpašuma pārdošanas un nomas plānoti 2 064 380, transferti dažādi no valsts budžeta un arī citām pašvaldībām kopumā 40 837 712, pārējie ieņēmumi tajā skaitā no maksas pakalpojumiem 3 257 670 eiro. Kopumā tātad pašvaldībai izlīdzinātie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju 2024. gadā ir 969 eiro. Izlīdzināto ieņēmumu pieaugums pret 2023. gadu ir aptuveni 2 miljoni. Izdevumi. Kopējie izdevumi 86 210 054 eiro. Lielākā daļa pašvaldības budžetā, kas ir 43%, ir atlīdzība no kopējiem izdevumiem. Tajā skaitā ietverta minimālās darba algas pieaugums no 620 eiro uz 700 eiro no 1. janvāra. Pedagoģiskajiem darbiniekiem samaksas pieaugums arī no 1. janvāra. Finansējums pārējiem tehniskajiem darbiniekiem atlīdzības paaugstināšanai plānots no 1. marta 2024. gada. Otra lielākā pozīcija pašvaldības budžetā ir izdevumi pamatkapitāla veidošanai, kas ietver finansējumu dažādu investīciju projektu realizācijai. Tajā skaitā finansējums pašvaldības ielu un ceļu investīciju projektu realizācijai ar pašvaldības līdzfinansējumu 15% apmērā un valsts kases aizņēmumu kopumā 4,4 miljoni apmērā. Finansējums vides labiekārtošanas darbiem, tajā skaitā no dabas resursu nodokļa aptuveni 630 000 eiro apmērā, kas ietver dažādu parku infrastruktūras pilnveidu un labiekārtošanu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, sēlija pārbūves uzsākšanas darbus
ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves pabeigšanu Meldru ielā un citus tātad investīciju projektus. Investīciju projektu realizācija no īpašuma pārdošanas ieņēmumiem aptuveni 770 000 eiro apmērā, tajā skaitā ūdensvada un kanalizācijas izbūves pabeigšana Zīlānu ciemā, Viesītes muzeja Bānīša ēkas rekonstrukcijas un ekspozīcijas dizaina projekta izstrāde, teritorijas labiekārtošanas un daudzfunkcionālā atpūtas laukuma būvprojekta izstrāde Rīgas ielā 205 un dokumentācijas izstrāde vairāku ielu un ceļu investīcijas projektiem. Eiropas Savienības līdzfinansēto investīciju projektu realizācijai lielākos nosaukšu tātad ERAF projekts plūdu riska novēršana Jēkabpilī, EKI projekts siltumnīcas gāzu emisijas samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Jēkabpils novada ielu apgaismojuma sistēmā, finansējums Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošanas pabeigšanai, plānots finansējums pārrobežu projektu realizācijai, kas saistīta ar turisma veicināšanu, tāpat arī plānoti projekti uzņēmējdarbības atbalstam un finansējums zivju fonda projektu īstenošanai. Pašvaldības budžetā ir ietverta jauna iniciatīva, finansējums ideju projekta konkursa īstenošanai, lai nodrošinātu pašvaldības iedzīvotāju iesaisti 140 000 eiro apmērā. Pašvaldības budžetā tāpat ir saglabātas iepriekšējo gadu iniciatīvas, kas attiecas uz sociālo jomu, skolēnu un bērndārzu bērnu ēdināšanu un arī pārvadājumiem sabiedriskajā transportā. Būtisks kāpums 2024. gada budžetā ir aizņēmumu procentu maksājumi. Pret 2023. gadu tie ir 1,5 miljonu pieaugums, bet 2 gadu griezumā pat 3 miljonu eiro pieaugums. Šogad šo pieaugumu daļēji plānots kompensēt, novirzot no ieņēmumiem no īpašumu pārdošanas, tajā skaitā šajos ieņēmumos atlikums uz 2024. gada budžetu, un šo kopumā mēs šim mērķim novirzam 1,36 miljoni. Pašvaldības budžetā plānoti aizņēmumi 4 388 768 eiro, aizņēmuma atmaksa 5 870 855 eiro, tajā skaitā no atgrieztā Eiropas priekšfinansējuma, ieguldījums pamatkapitālā, SIA Aknīstas veselības un sociālās aprūpes centras būvniecības ekspertīzes veikšanai, būvprojektam un telpu remontam, un SIA Viesītes komunālā saimniecība ūdensvada posma izbūvē. Tātad izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem tiek finansēts no atlikuma uz gada sākumu, kas tātad ir 10 682 220 eiro, un uz gada beigām pašvaldības aģentūra Jaunā Muiža plāno atlikumu 424 943 eiro. Budžetā ietverti arī plānotie ziedojumi gan uz gada sākuma atlikums, gan šobrīd jau 400 eiro saņemtais finansējums. Jā, paldies, Gita. Tātad kolēģi vairāku mēnešu garumā budžeta komisija ir strādājusi pie budžeta. Katra pārvalde, katra iestāde ir iesniegusi savus vēlmju sarakstus. Vēlmju saraksti, jāsaka, Gita bija uz kādu summu. Viņi bija ļoti apjomīgi, taču budžeta iespējas uz šo gadu nav diezko iepriecinošas, līdz ar to diezgan nopietni budžeta komisijai bija jāstrādā pie tā, lai izvērtētu, vai varam atļauties par pirmo prioritāti. Varu piebilst, ka tātad noraidītais finansējums ir vairāk nekā 4 miljoni. Jā. Tātad, kā es teicu, apjoms vajadzībām ir pietiekoši liels un vēlmēm, bet iespējas šogad nav tādas, un tas ir droši vien visas Latvijas finanšu politikas, varbūt mērķis, varbūt rezultāts, varbūt tas arī redzējums uz nākotni. Tā kā šobrīd budžets ir salikts iespējami precīzi un iespējami labi,
lai būtu gan attīstības pasākumi, kas ir saistīti ar iepriekšējo projektu turpināšanu, gan izglītības kvalitāte joprojām, lai tiek nodrošināta, sociālajā arī ir palielinājumi par, ja nemaldos, 400 000. Tāpat deinstitucionalizācijas projekti, kas mums ir jādara, un apsaimniekošana teritorijas, viss tas notiek, un tāpat esam raduši iespēju arī, lai no marta darbiniekiem lielākoties tiktu paceltas algas par vidēji šiem 80 eiro mēnesī. Tāpēc, ja ir kādi priekšlikumi vai ieteikumi, lūdzu uzklausīsim. Esam tikušies arī ar deputātiem ražošanā pirmdien, kur vēlreiz izgājām un izstāstījām deputu budžeta principus un budžeta iespējas uz šo gadu. Ņēmām vērā varbūt kādus iebildumus, tā kā lūdzu, kolēģi, ja nebūs priekšlikumi, tad iesim uz balsošanu. Aivaram ir? Lūdzu. Jā, varbūt par priekšlikumiem šogad es saprotu, virzīt priekšlikumus ir diezgan naivi un bezcerīgi. Es varbūt tikai, ka strādājot budžeta komisijā, varētu teikt, ka tās nebija iestāžu, manā skatījumā nebija vēlmes, bet daudzos gadījumos vajadzības. Bet savu balsojumu, kā es balsošu, es drīzāk neaizkavēšu jūsu dārgo laiku un izteikšos domes sēdē, bet šeit es Gitei gribēju pajautāt, manuprāt, otro gadu pēc kārtas ir paskaidrojuma raksts, kas ir, mēs izlasījām, iepazināmies, bet šis pats budžets ar informāciju deputātiem man kā budžeta komisijas loceklim. Pēdējā budžeta komisijā bija gala redakcija, man tas ir pieejams, bet šeit arī būtu labi deputātiem tomēr apskatīties jau pieliktu šo jautājumu klāt. Viņš nav pielikts, manuprāt, jau otro gadu. Tas tā, bet, budžets, viss. Aizsūtījām tā, bet pie finanšu komitejas viņš nav pielikts. Jā, es par to. Jā, bet es nezinu, tur pielikt apjomu, kas labi, bet ne par to stāst. Stāst ir par to, ka es vienu priekšlikumu gan šodien gribētu izteikt, un tā kā līdz nākamajai otrdienai vēl ir pietiekoši laiks jums visiem par to apdomāt. Un lieta iet par ko? Lieta iet par Jēkabpils pēdējo gadu, manuprāt, izcilāko virtuļlietu Emīlu Lambu. Šo svētdien Valmjerā norisinājās Latvijas čempionāts virtuļlētikā, kur startēja Emīls un startēja distancēs gan 400 metros, gan 200 metros, abās distancēs uzvarēja ar Latvijas rekordu, un abās distancēs viņa rezultāts bija tāds, kurš dod tiesības piedalīties vasarā Eiropas čempionātā. Ar šo rezultātu, skatoties rezultātus Eiropā, Emīls noteikti skries finālā, bet, protams, tie sapņi ir iegūt medaļu. Kāpēc šo visu saku? Vēlētos iekļaut budžetā 2500 eiro nometnē, lai labāk sagatavoties tieši šim čempionātam. Jūs noteikti teiksiet, kur tu biji agrāk, kāpēc šo priekšlikumu nesniedzi kaut kad iepriekš, jo budžets jau ir sakārtot. Bet, lūk, es varu tad šajā gadījumā tad noteikti savu atbildību es noņemos, jo 4. decembrī Jēkabpils pašvaldībās priekšsēdētāja vārda no Virtuļlētikas savienības ienāca šis lūgums. Piešķirt Emīlam un viņa treneriem 2500 eiro treniņu nometnē. Pagāja gandrīz 2 mēneši, atbildes nebija nekādas, ne pozitīvas, ne negatīvas. Savienība sāka meklēt, kāds tad ir tā atbilde, pozitīva, negatīva, un tad tapa 1. februārī šī gada atteikums. Atteikumu parakstījis ir Žuka kungs, un tad šajā gadījumā es pirmkārt par savu priekšlikumu gribētu pajautāt Žuka kungam, kas ir viņam devis tādas tiesības un pilnvarojumu parakstīt atteikumu vienpersoniski. Bez sociālkomitejas, bez budžeta komisijas lēmuma. Tad kārtīgi reizes nonāku pie tās secinājuma, kā mums ir vajadzīgas šīs komitejas, ja mēs pieņemam vienpersoniski. Par šo man atnāca informācija, cik ir tādu vēl lēmumu,
kas ir atteikts vai kā apējot komitejas. Tad es sākumā gribētu dzirdēt skaidrojumu. Kāpēc Žuka kungs šo nelaida ne uz vienu komiteju komisiju un parakstīja atteikumu vienpersoniski? Tātad es mazliet izskaidrošu. Tātad, Aivar, ja mēs esam izvērtējuši un sporta skolas budžetā esam ielikuši un arī šajos grozījumos, mēs nevis grozījumos, bet pagrozījām vēl un atstājām tieši nometnēm naudu. Gita, ja? Tā ir tieši cik bija 7 000? 2,5 tieši tam arī ir ielikts iekšā. Ja? Bet es piebildīšu nākošo. Aivar, ja jūs sekojat līdzi vieglatlētikai un pēc tā, ko klausos, jūs sekojat līdzi, vai mums ir tikai Emīls vienīgais? Sēsdien mums ir vēl viens 15-gadīgs puika, kas ir augstslēgšanā Latvijas Tieši par to ir runa, un viņš arī tiek uz Eiropu. Viņš arī tiek, bet šeit neprasa par braukšanu uz Eiropu. Šeit ir nometnē, kas jau iepriekš atnāks. Jā, es pieļauju, ka arī šim jauneklim būtu iespēja tikt uz to nometni. Es domāju, ka mums jāatstāj ir par šo jautājumu runāts ar sporta skolas vadību, ja, un mēs ar viņiem tomēr par šo jautājumu tā kā vienojāmies. Ja, un ja būs šī vajadzība, es pieļauju, ka tad mēs varam izskatīt atsevišķi šo jautājumu, jo tie 2,5 tūkstoši viņi ir iekļauti budžetā. Tieši ārzemju, nevis komandēm, bet šim nometnē, tieši 2,5 tūkstoši, to, ko jūs minējat. Viņš to, ko uzrakstīja federācija. Viņš ir tāds iekšā. Tā kā ir, bet tā kā es saku, ir izpildījuši vēl citi, ja, tad mums vajadzētu būt šai vienādai attieksmei un skatīties varbūt arī šim otram puisim dot iespēju startēt. Bet mēs tieši pēc piekdienas esam ielikuši grozījumos uz sporta skolu novirzot 7,5 tūkstoši nemaldos kopējā summa. Ja? Tieši nometnēm. Nu, tātad, ja atceramies, mēs pēdējo budžeta komisiju gāja 5,000 pozīcijā, tad pēc ailītes 1,813, tas ir Čehijā handbols. Par šo runa negāja. Jā, es vēlreiz saku, tātad handbolam jau bija 5,000 ielikti. Bija. Tātad uz budžeta komisiju pēdējo bija 2 jautājumi, kas saistījās ar sporta skolu. Viens ir papildus finansējums sporta mācību treniņu nometņu izmitināšanai un ēdināšanai pēc pasākuma plāna 5130 eiro. Un otra pozīcija papildus finansējums dalības maksām un izmitināšanai sacensībām ārzemēs arī pēc pasākuma plāna 2,5 tūkstoši. Tad kopējais ir 7,630. Tad kāpēc bija tāda 1. februārī atbilde Vieglatlētikas savienībai? Tur ir skaidri pateikts atteikums. Jūs tagad sakat, ir ielikts pozīcijā, ok, bet tur ir skaidrs atteikums. Es pieļauju, ka šis jautājums tika bīdīts, bet rakstīts 2 reizes. Viens bija no federācijas un viens bija no vecākiem, no šī sportista. Viņš bija 2 reizes, tiešām to atceros. Ja? Un par to mēs arī sporta skolā runājam, ka šim pasākumam jau ir paredzēts un iespējams, ka tāpēc varbūt tās bija nepareizajam adresātam aizsūtīta atbilde, jo viņš bija 2 reizes uzrakstīts. Viens bija uzrakstīts, kas bija tur novembra, man liekas, sākumā vai kā bija uzrakstīts tieši par sportista atbalstīšanu no federācijas, un otrs bija no vecākiem, arī bija saņemts lūgums atbalstīt sportistu. Un tad vienu atbalstījām, vienu tā kā. Es pieļauju, ka tā varētu būt kļūda. Var es pateikšu? Jā, lūdzu. Drusku paskaidrojam. Tātad iesniegums no federācijas bija ar turpinājumu iesniegumā, ja jūs viņu esat lasījis, naudu pārskaitīt sportistam. Nevis ar federāciju. Lai izskatītu jautājumu par biedrību finansējumu. Un šajā gadījumā biedrība ir kā vērsusies, tad mums ir jāpārskaita nauda biedrībām. Kā to izdarīt pēc šī iesnieguma pamata? Tātad, kolēģi, gribētu atgādināt. Es ne par velti pagājušajā finanšu komitejā jautāju par NVO resursu centru. Mēs 2 reizes izskatām, abas reizes viņu noraidām. Šo jautājumu, kas ir adresēts pašvaldībai, nevienā komitejā šis jautājums skatīts netika.
jautāju šajā gadījumā, ja Žuka kungs nevēlas atbildēt, tad priekšsēdētāji. Vai tā ir normāla prakse, kad uz iesniegums netiek izskatīts? Pagājušajā reizē visi jūs apstiprinājāt, ja iesniegums ir, viņš jāizskata atbildīgajā komitejā. Šajā gadījumā šis netika izskatīts un ir vienpersoniski vai trīspersoniska atbilde nē. Kolēģi, tātad šāds iesniegums, pat cik tas iet uz finansējumu izskatīšanu tieši nevalstiskajām organizācijām, tika novīzēts tālāk, lai viņi izskatītu. Izskatot, viņi fiksēja to, ko Ainārs minēja. Ainar, varbūt tās izskata. Tad priekšsēdētāji, budžeta komisija, šī sadaļa, biedrību sadaļa, ir ļoti, mēs vienā budžeta komisijā viņu ļoti detalizēti izskatījām. Bija, kam tur finansējums atteiks nodokļu parādi. Šis nefigurēja vispār. Nefigurēja. Nu, paskatieties, lūdzu, šis nefigurēja. Jautājums, kāpēc? Es tikko jau izstāstīju. Tātad, ja to, ko Ainārs minēja, kad nevarēja pārskaitīt privāti. Jā, bet jautājums, kāpēc tas netika pielikts tajā pašā budžeta komisijā, biedrību sadaļā ar piebildi finansējums 0, tāpēc, ka kāpēc? Man būs grūti uzreiz paskaidrot, ja kāds var no kolēģiem pateikt, bet tātad Naudas summu mēs pielikām sporta skolām un sporta nometnēm. tā bija, jā. Tātad izpildījām to, kas tika prasīts. Bet viņš iet caur sporta skolu. Viņš iet caur sporta skolu. Jūs varbūt izpildījāt, varbūt nē, tur skaidra mērķa šai pozīcijai nav, ka tieši šim sportistam tas ir viens un atbildē Vieglietīkas savienībā jūs skaidri norādat atteikumu. Skaidri, nepārprotami. Ir atteikts un jūs varat kaut kā pieteikties uz projektu. Tāpēc šajā gadījumā, lai būtu pilnīgi droši, ka mūsu pēdējo 10 gadu labākais vieglatlēts cienīgi sagatavojas uz šo Eiropas čempionātu un cienīgi pārstāv un atved medaļu tieši Jēkabpils novadam, es aicinātu iekļaut šī gada budžetā šo summu 2500 eiro un to finansēt no šīs pašas 08404 rezerves fonda, kas ir atstāti 10 000, tātad samazinot rezerves fondu par 2500. Paldies. Vēlreiz paskaidroju, kolēģi, nolikumam neatbilst ne iesniegums, ne iespējamā finansēšanas forma. Skaidrs, bet Nauda ir šeit piešķirta šim mērķim, piešķirta ar sporta skolu. Kolēģi, mēs ar domas balsojumu varam piešķirt finansējumu. Mēs esam entās reizes tā darījuši, ka piešķirt atsevišķu finansējumu. kolēģi, tātad ir saņemts deputāta priekšlikums, par viņu mums būs jābalso, tikai vēlreiz vēršu uzmanību. Tātad finansējums šim nometnē ir paredzēts šim cilvēkam, un otrs ir, mums nav viņš vienīgais, kurš ir izpildījis normatīvu Eiropas čempionātam. Tā kā iespējams mēs varētu sagaidīt no sporta skolas vēl iesniegumu par otra sportista atbalstīšanu arī iespējams kādām sporta nometnēm. Es vēršu to uzmanību, bet tā kā saņemts ir iesniegums, lūgums būtu balsot par iesniegumu, bet, kā es teicu, šis finansējums ir paredzēts sporta skolas budžetā. Lūdzu, uzsākam balsojumu par kolēģa priekšlikumu. Aigar, tu gribēji kaut ko? Es gribēju pateikt, es tikai domāju, ka mums vairākās jomās ir jautājumi, varbūt tās par nepārāk korekti izvestu procedūru. Ja, es dotajā momentā balsošu pret, tāpēc, ka finansējums tam cilvēkam tā kā ir paredzēts sporta skolai, bet ne par to stāsts. Stāsts ir par tādu kopējo procedūras vairāk vai mazāk ievērošanu. Ja, un ja mēs skatāmies par procedūru, kurš mums par procedūrām un procesiem ir atbildīgs pašvaldībā? Par, laicīgu atbilžu sniegšanu, tur jautājumu novirzīšanu, par sistēmas uzturēšanu. Vai nav izpildu direktora vietnieks? Vajadzētu dzirdēt varbūt kādreiz. Jā, kolēģi, piekrītu, kad vainīgi esam mēs paši. Tas ir skaidrs. Tad vēlreiz atgādinu, iesniegums tika novīzēts.
iesniegums tika izskatīts, un par iesniegumu tika sniegta atbilde. Netika sniegta varbūt uzreiz laikā. Jā, tas process varbūt nav izgājis tā, kā tam jābūt, bet, Aigar neesi nobalsojis. Tātad 9 deputāti par, Aija Bojāri, Aivars Kraps, Daina Kalve, Daina Vītola, Elīna Serkova, Kaspars Štolnieks, Leonīds Salcevičs, Māris Dimants, Valdis Vizulis. Pret Aigars Nitišs, Ainars Vasils, Edvins Meņķis, Ilmārs Loksts, Raivis Ragainis, atturas Aivars Vanaks, Alfons Žuks, Kārlis Stars, nepiedalās Māris Trušelis. Līdz ar to šis priekšlikums būs jāietver budžetā. Jā. Kolēģi, tiešām liels paldies par saprašanu un atbalstu. Emīls par to dubultā centīsies mūsu novada vārdā. Jā, tātad saprotams, būs no tās. Jā. Nē, te nav biedrībai, jo biedrība, bet viņai ir atbildēts, ka tas nav korektīvi. Tad mums atkal būs jānovirza visdrīzāk sporta skolai tas viss pasākums. Jā, bet tad konkurēt ar šādu. Labi, kolēģi, tātad uzsākam balsojumu par budžetu, ja nav citu priekšlikumu. Lūdzu, kolēģi. Leonīts. Trīspadsmit deputāti par, pret Aivars Kraps, atturas Elīna Serkova, Leonīts Salcevičs, Māris Dimants, Valdis Vizulis, nepiedalās nav. Lēmuma projekts ir apstiprināts un tiek virzīts uz domes sēdi, kura būs 20. februārī. Paldies, kolēģi! Paldies visiem, kas bija pieslēgušies!